Esi sveicināts Jauniešu Saeimas mājaslapā. Šeit tu uzzināsi, kā norisinās Jauniešu Saeimas vēlēšanas, kā pieteikt savu ideju, kā arī iepazīties ar citu kandidātu idejām un nobalsot par tām. Mājaslapas augšējās sadaļās noderīgu informāciju atradīs gan Jauniešu Saeimas kandidāti, gan vēlētāji un, noslēdzoties vēlēšanām, ievēlētie Jauniešu Saeimas dalībnieki. Sadaļā Ceļā uz Jauniešu Saeimu var iepazīties ar informatīvajiem materiāliem par Saeimu un tās darbu. Lai kandidētu un balsotu Jauniešu Saeimas vēlēšanās, tev ir jāautorizējas ar Draugiem LV pasi. To var izdarīt lapas labajā augšējā stūrī, spiežot uz pogas Ienākt ar Draugiem LV pasi. Tas ir tāpat kā ienākt savā Draugiem LV profilā. Ja tev vēl nav savs Draugiem LV profils, tad izveido to. Ja vēlies kandidēt vēlēšanās, sākotnēji iepazīsties ar Jauniešu Saeimas vēlēšanu nolikumu. To atradīsi sadaļā par Jauniešu Saeimu. Pēc tam spied uz zaļās pogas Kandidē, lapas labajā malā. Kandidāta pieteikšanās logā vispirms jāaizpilda informācija par sevi un jāatzīmē, ka esi iepazinies ar vēlēšanu nolikumu. Atceries, ka tev jāaizpilda visi informācijas lauki. Tālāk piesaki savu ideju kādā no 4 piedāvātajām tēmām un atbildi uz zemāk redzamajiem jautājumiem. Arī idejas pieteikšanas lauki ir aizpildāmi obligāti. Lai labāk paskaidrotu savu ideju, vari to papildināt ar foto, video un prezentācijām. Rūpīgi apdomā savas idejas izklāstu, jo informāciju idejas pieteikumā var saglabāt un rediģēt tikai līdz brīdim, kamēr vēl neesi nospiedis pogu publiskot manu ideju. Kad idejas apraksts ir pabeigts, publicē to. Pēc idejas publicēšanas var iepazīstināt citus ar savu ideju un sākt vākt pirmās balsis, publicējot to sociālajos tīklos Draugiem LV, Twitter un Facebook. Lai izvēlētos, par kuru ideju atdot savu balsi, lapas vidū var iepazīties ar kandidātu iesniegtajām idejām. Lai balsotu par kādu kandidātu ideju, tev jānospiež uz izvēlētās idejas. Atveroties idejas logam, var plašāk iepazīties ar idejas izklāstu un pievienotajiem vizuālajiem materiāliem. Ja esi pārliecināts, ka vēlies balsot tieši par šo ideju, loga labajā pusē spied uz pogas Balso par ideju. Vari aicināt arī citus balsot par konkrētu kandidātu ideju, izplatot informāciju sociālajos tīklos. Atceries, katram lietotājam ir tikai viena balss, kur vēlēšana laikā var pārcelt no vienas idejas pie citas neierobežot reižu skaitu. Jauniešu Saeimas aktivitātēm un norisei var sekot Jauniešu Saeimas sociālajos kontos Draugiem LV, Twitter un YouTube. Ja rodas jautājumi, raksti uz info@jauniešusaima.lv. Uz tikšanos Jauniešu Saeimā!